Katrs hess sākas ar nocirstiem kokiem. Hesas celtniecība it kā bija pārtauta, bet zāģēja koks tajā laikā. Zāģēja koks, teglis krita. To mēs redzējām savām acīm, kā zāģēja koks. Tāda skaista pļaviņa, tagad līdz uzkāpsim augšā, bet celmi no vienas vietas. Jūs redzat, kādas ilgu pilnas leģendas turpinājumu. Jūs redzat, kāda sena tautas sapņa piepildījumu. Tā leģenda bija par gaismu, un tās ilgas bija pēc gaismas. Lai gaismas pils iznirtu no celmes, cīņa ir beigusies. Lai iegūtu ko lielu, no kaut kā vienmēr ir jāatsakās. Mēs atsakāmies no teiku apvītām bija. No šīs jaunās jūras pacelsies saule, cilvēka roku aizdedzināta saule. То было другое время, то были другие методики, то были другие подходы. В то время об экологической экспертизе никто даже не заикался. Mēs nevaram gaidīt dāvanas no dabas. Ņemt tās no dabas ir mūsu uzdevums. Šis lozungs ieprogrammēja mūsu attieksmi pret dabu uz daudziem gadu desmitiem. Es visu pagājušo vasaru pavadīju kopā ar saviem 4 bērniem Daugavpilskas apludināmajā zonā. Man bērni vienkārši vecākā meita uzdeva jautājumu. Es viņai teicu, nebūs tā drīz, vairs skaties, kāds izstījās, nebūs. Viņa prasīja, kāpēc. Un es pēkšņi sapratu, ka es šo jautājumu vispār nevaru atbildēt. Es viņai nevaru pateikt, kāpēc. Būtībā bērnu naivā jautājuma priekšā es arī izvirzīju sev tādu jautājumu, lai atrodas kaut viens cilvēks, kurš man pierāda, ka šī stacija ir vajadzīga. Un mēs kopā ar Artūru tad sākām iet pie viņa kolēģiem, pie hidroceltniekiem, gājām pie dažādiem priekšniekiem, lai kāds pasaka, Hesse jāceļ, lai mums pierāda, lai vienkārši mums rada pārliecība, ka vajadzīgs viņš ir. Un tā mēneša laikā, kad mēs mācām materiālus, neatradās neviens, kurš mums pateikt, ka Hesse ir vajadzīgs. Bērns jautāja, tēvs meklēja atbildi, vectēvs sāka runāt. Diemžēl tas ir noticis ar dažu republikas vadītāju voluntaristu gribu, kas ignorējot visus socialistiskās rūpniecības izvietošanas principus, izmantojot savu dienesta stāvokli, ka viņiem bija paraksta tiesības ar politisko frazeologiju, noraidot visus zinātnieku un citu iebildumus, un arī jāsaka, ka neuzklausot PSRS valsts plāna darbinieku kategorisko iebildumu, piemēram, darba spēka un pašizmaksas nodaļas priekšniece Vera Šulca katru gadu bazunēja, ka laukos ir tik un tik tūkstoši brīvu darba roku, kurus vajag izmantot rūpniecībā. Tas darba spēks, kas atradās Latvijā, pirms, 1959. gada. Tas bija pilnīgi pietiekoši, lai aizpildītu to rūpniecību, kas pie mums bija.
bet mākslīgi, kas saka, atrauta no izēvielu avotiem, no enerģijas avotiem, rūpniecība, protams, prasīja enerģiju. Un tad pacēlās jautājums, no kurienes to elektroenerģiju saņem. Vai šajā situācijā vainīgam nebūtu jājūtas katram, kas vadīja tautas saimniecību, neuzņemoties atbildību par iespējamām sekām nākotnē? Каскад Долговских ГЭС всех был спроектирован на основе соответствующих научных основ, разработанных ученым Академии наук Латвийской ССР, Эстонской, Литовской, Белорусской ССР. Это были конец 40-х годов и начало 50-х годов. То, что Прибалтика целиком и полностью под руководством Академии наук СССР это сделала, это я достоверно знаю. Kolēģi bijušie pa Akadēmiju nauku, это знают. Un Staļina plāns neatlaidīgi īstenojas vēl šodien. Pie pašas Daugavpils top Daugavas kaskādes 4. spēkstacija. Maskaviešu izstrādātais projekts tiks realizēts nākamajā 5 gadē. Saskaitīsim, cik tad gaismas dos Daugava, ja Pļaviņu un Rīgas hesam pievienos paplašinātā ķeguma jaudu un vēl Daugavpils spēkstacijai ieprojektēto. Kopā iznāk 1 770 000 kilovatu. Nē, neiznāk. Šis skaitlis būtu pareizs, ja visas spēkstacijas strādātu nepārtraukti. Taču kaskāde darbojas tikai dažas stundas dienā. Tā tas bija arī plānots. Interesanti, ka bija cilvēki, kas ieņēma augsts amats, kur teica tā, mēs jau saprotam, ka tas nekam nav vajadzīgs. Viņi saka, bet ko jūs cīnieties? Pasaule tāpat aizies bojā. Liels priekšnieks, kurš pārvalda mūsu saimniecību, mūsu ekonomiju, var pateikt, pasaule tāpat aizies bojā. Mīlīgi, kāpēc tad atrodies te savā amatā un kāpēc vispār tu sēdi, ja? Tad tā taču ir totālā sabotāža. Tas bija vienkārši tāpēc, ka padomju vara bija zaudējusi varu un varu bija pārņēmuši resori. Даугава – родная сестра Великой Волги. Латыши поют: Даугава, Даугава, Волги сестрица, общий у вас на Валдае родник. Западная Двина, Даугава – древний путь к Балтике. Один за другим вырастают на пути Даугавы каменные барьеры. Порог Плявинский, пороги Бедулай, Седло и другие. Даже легкие байдарки приходится переносить на руках. В скором будущем на месте этих порогов поднимутся новые гидростанции, и Daugava на всем своем протяжении станет судоходной. Daugava nekļuva kuģojama, bet daudziem, ja sevišķi jaunai paudzei, nav priekšstat par Daugavas ielai, par Stabaragu, par krācēm. Tajā posmā tagad jau daudz vairāk nezina, kā izstījās Persas ielai, Persas ūdenskritums. Ja mēs runājam par Pļaviņu ūdenskrātuvi, tad lūk, mums arī bija rūgta pieredze. Tas bija Baltijas Republikās pirmais nacionālais parks, dibināts šajā rajonā, patiešām unikāls, un ierīkojot Pļaviņu ūdenskrātuvi, toreiz jau neviens neņēma vērā, ka tas ir dabas aizsargājamais objekts. Tā kā tas, kā saka, nefigurēja kā kaut kas svarīgs, kā kaut kas tāds, ka nedrīkst šeit nekādas tehniskas pasākumus organizēt. šī ir pagaidām vēl neskartā Daugavas daļa. Pagaidām plānotās jūras nav. Mēs vairāk nerunājam par Daugavu, bet mēs runājam par Rīgas ūdenskrātuvi, mēs sakam Ķeguma ūdenskrātuvi, mēs sakam Pļaviņu ūdenskrātuvi. Mēs kaut kādīgi esam zaudējuši jau 170 km Daugavas tecējuma, un šo vairāk nesaucam par Daugavu. Manuprāt, literatūras un mākslas nopelni visā diskusijas sākumā ir ļoti minimāli. Tas bija daudz vienkāršāk,
Divi cilvēki, Artūrs Snips un Dainis Ivāns, atnesa rakstu, kuru mēs uzskatījām par vajadzīgu publicēt. Būtībā šie divi cilvēki uzminēja nozīmīgu sāpju punktu, gan ekoloģiski, gan arī saimnieciski, un pateicoties viņiem, avīze uzsāka diskusiju. Redakcija organizēja pretējos viedokļus, bet mēs saņēmām atteikumus, ieskaitot projekta galveno inženieri, kuram tika piedāvāta intervija vai arī raksts, kā viņš grib, kurš teica, ka viņš neielaižās ar balto bērzu apraudātājiem. Pēc raksta publicēšanas mēs ar Artūru sākām just, ka sabiedrībā mostas milzīga politiskā un sociāla aktivitāte, varētu pat teikt, perestroikas aktivitāte. Un tajā pašā laikā pie mums griezās ļoti daudz komjauniešu ar lūgumiem pateikt, ko lai viņi dara dzimtenes dabas sargāšanas vārdā. Ko darīt? Mēs viņam ieteicām griezties rajona komjonas komitejās, jo galu galā tas ir komjonas uzdevums organizēt jauniešus. Man neviens pat nebija aicinājis, vienkārši piegāja klāt un parakstījos. Es uzskatīju, ka tas ir mans pienākums piet un parakstīties. Ja es redzu virsrakstu, kas izsaka domu, kas manī pašlaik ir. Diezgan daudz savācu, kāds 200 laikam. Un atdevu māsai, un tad arī uz laiciņu noklusta tā lieta. Viss bija labi, visā deva viss paraksts, viss kārtībā. Mēs taisījām ūdens turismu ralliju par Daugavu tieši tāpēc, ka Daugava tā ir tā upe, kas mūs vieno, un tā laikā Daugavai gāja ļoti grūti. Ideja radās nejauši. Mēs satikām Baltkrievijas Maskavā kādā konferencē, mēs tur bijām vienīgie no Nacionālajām republikām, un tad mēs nolēmām sadarboties savā starpā. Un tad es prasīju atļaujas, lai mums atļautu tādu braucienu rīkot. Un es nekur nesaņēmu. Es biju sporta klubā, biju arī komjonas komitejās, un pēc tam represijas, kas pret mums tika pieņemtas, pamatot uz to, ka mēs neesam prasījuši atļaujas. Baltkrievu katrā ziņā savās avīzēs publicēja visu, ka viņi brauc tieši tāpēc, ka tas ir, lai glābtu Daugavu. Mēs braucām tāpatās ar to pašu domu, bet skaļi mēs nerunājām. Kā jau mēs varbūt latvieši esam pieņēmuši, tā pieraduši, visur vienmēr klusēt kaut kur vairāk. Bet pēc kāda laika, redzēdama, ka rajona komjonas komiteja vadība ļoti vienaldzīgi un ar neizprotamām bailēm izturas pret jauniešiem, es pats nolēmu piezvanīt Latvijas komjonatnes centrāla komitejas pirmajam sekretāram Ivaram Priedītim. Mūsu saruna bija tāda īsa un ļoti dīvains. Viņam prasīja, ko jūs gatavojaties darīt. Viņš teica, kaut ko gatavojamies. Ko? Es konsultēšos ar biedru Gorbunovu, atbildēja Priedītis. Es sapratu, ka tālāk mūsu saruna ir bezjēdzīga. 1 мая мы как-то по-другому подумали про слова «солидарность» и «международная солидарность». Мы еще раз задумались над этими словами, потому что проблема Двины действительно помогла нам почувствовать плечо друг друга. Плохо то, что объединяет беда. Вот та беда, которая нависла над Двиной, Даугавой, она и сплотила. Мы хотели просто своим путешествием привлечь внимание общества еще раз к проблемам экологии и к тому, чтобы эти проблемы решались действительно культурными людьми. Es domāju, ka nekādu lielu drosmi pēc dziļākās būtības tajā laikā vairs nevajadzēja, jo bija attiecīgi partijas lēmumi, kuri, neteiksim ļāva, bet akceptēja šo mūsu soli. Drosmi vajadzēja, lai pārvarētu sevi tiem saimnieciskajiem vadītājiem, kuri lasīja mūsu rakstus, un lai ar sevis pārvarēšanu pāriet kaut kādā jaunā situācijā. Tajā pašā laikā mēs sastapāmies ar diezgan šim laikam vairs nenormālu attieksmi pret savu дискуссию, lielākoties no enerģētiķa puses. Здесь в высокой трибуне выступает и загибает. Именно загибает объемы подтоплений, затоплений и даже других вопросов. Я думаю, что замечание... Lai neturpinātu sen aizsāktās kļūdas, ir jāļauj brīvi izteikties visiem. Были бы не меньше, а больше, чем в гидроэнергетике. И мы это в проекте взвешиваем. Полезное объем водохранилища превратит каскад Даугавский ГЭС в надежный аварийный резерв в ОС Северо-Запада. На нас настроены кинохроника, фотоаппараты, нас записывают на магнитофоны. Это, мне кажется, не деловой метод проведения столь серьезного разговора. Главное, не тенденциозно информировать, правильно доносить все спорные вопросы, тогда у общественности будет правильное мнение создаваться. Būtībā jau mēs maz publicējām. Mēs sākām 17. oktobrī un decembra sākumā praktiski mūsu publikācijas tika pārtrauktas. Kāpēc?
Man liekas, ka saimniecisko vadītāju paaudzes ir bijušas gatavas visādām briesmām, izņemot briesmām no apakšas. Briesmas no apakšas tās citādākā valodā sauc par sabiedrisko domu. Līdz ko sabiedriskā doma sāk sevi parādīt aktīvi, kā domājošs, kā progresīvs spēks, pret kuru argumentēt ir grūti, tad tiek izdomāts argumentācijas par emocijām, par nekompetenci, par neprofesionālismu un saistīt ar nacionalistiskiem izliecieniem tam līdzīgi. Gribēšana novest šo problēmu šaurās, turklāt ieinteresēt speciālistu lokā. Un tā arī iznāk. Diskusija tika pārtraukta, līdz ko mēs sākām skart saimnieciski aktuālas problēmas. Mēs uzrakstījām pirmo rakstu mūsu avīzē. Tad universitātē notika studentu un darbinieku tikšanās jau ar ekspertu komisijas dalībniekiem. Bez tam partijas sekretārs Biedrs Patriki arī uzstājās mūsu avīzē ar rakstu, kurā tika atzīmēts gan mans politiskais naivums, gan arī komjauniešu sekretāra politiskais naivums, jo izrādās, ka jaunatnē vispār ir jānodarbojās ar pavisam citām problēmām. Un ka tādas Daugavpils hesas nekādā gadījumā nav jauniešu vispār lieta. Bet galvenais, ka šajā rakstā tika kritizēta arī profesors Porietis, docents Eberhards, profesors Mauriņš, kur tajā laikā bija ekspertu komisijas sastāvā. Un kā rakstā tika norādīts, ka viņiem nevajadzētu iedomāties, ka viņi ir tādas atzītas speciālisti un atzītas autoritātes, un ka šāda diskusija viņiem būs laba mācība, kā teikt, turpmākajam mūžam. Daudz HES aizstāvju uzskatīja, ka citu alternatīvu variantu nav un ka tieši šāds HES mums ir ļoti vajadzīgs. Tā bija viņa vislielākā pārliecība. Un tāpēc man tagad liekas visjocīgākais, ka atkal Zinātņu akadēmijā konferencē viņi tagad gan pasludina, ka tas tikpat kā viņa nopelns, tas, ka tomēr to HES necels. Pret mums tika pielietotas represijas, es ir uzrakstīta pavēle, nemaz neizzinot visu, kā tur bija. Un šo pavēli bija parakstījis universitātes rektors Millers. It kā nevainoja tanī parakstu vākšanā, it kā nē, bet vainoja par to, ka mēs neesam esam politiski tuvredzīgi. Un arī pateica, ka es tieku brīdināta par politisko tuvredzību. Partijas komitejas sēdē, kur saņēma gan katedras vadītājs, kas ir atbildīgs par avīzi, saņēma partijas rājienu, tāpat arī partijas komitejas darbinieku vairāk saņēma partijas sodus. Mani stingri brīdināja, ja tiks pieļautas tādas kļūdas, tad izskatīs man atbilstību ieņemamajam amatam. Zvanīts no kaut kurienes, un es interesējušies, vai mani vecāki nav bijuši izsūtīti. Un vispār, kā viņam atrodas laika, tik daudz laika tādiem nevajadzīgiem pētījumiem, ja? Cilvēks taču aizņems darbā, un viņš kaut kur staigā apkārt kaut ko pētīdams, ja? Un tas arī tad man bija tieši šmājiens, ja Daini. Milzīgi palīdzēja arī laikraksta literatūrnē gazete. Kaut arī tā ir tikai ieteikts, ka varbūt nevajadzētu publicēt materiālus arī par Daugavpils hesu. Tas daudziem resorismu aizstāvjiem bija liels trieciens, jo Latvijā viss bija aizliegts, un viņi domāja, ka viss apklusīs. Es pat dzirdēju, ka viens atbildīgs amatpersona pateica, kā, vai tad Daugavpils jau nav aizmirst, jo viņš jau bija aizmirsts, ja? Tikai tauta nebija aizmirsusi. Un tad man arī atkal man priekšniece saka, tu zini, mums atkal lielais priekšnieks izsauca mūsu pārvaldes priekšnieku pie sevis un teica, ko mēs tagad darīsim, kad Dainis to rakstu publicējis, ja? Es arī nezinu, ko viņam tagad darīt. Praktiski tas bija kā centrāla komitejas kultūras nodaļas rīkojums mums. Tas eksistē tāda iestāde kā galvenā literatūras pārvalde. Caur šo galveno literatūras pārvaldi tika mums paziņots, ka mūsu publikācijas netiek laistas cauri. Pārējais notika tāda kā šīs atbildības par mūsu publikāciju bremzēšanu, pārvelšanu. Tad tā tika pārvēlta uz centrāla komitejas ideoloģijas nodaļu, tad uz literatūras pārvaldi. Tad atkal uz kaut kādiem strateģiskiem apsvērumiem tautsēmnieciskiem. Es domāju, tika izdarīts uz centrālu komiteju speciālistu spiediens, atbildīgo enerģētiķu. Vārdu sakot, šis spiediens bija rezultatīvs. И те белые пятна, которые незначительно у нас были, они сейчас полностью ликвидированы. Daugavpils, который носит название Даугави, практически будет лишена Даугави. Гидротехнический режим таков, что или это будет сухая яма, в которой не будет капли воды, если не удастся удерживать этих санитарного пропуска, о которых есть больших сомнений наших коллег, или это будет мутная вода, которая
поднимется на 3,7 метра выше обычного уровня Даугавы. Это поднятие будет 2 раза в сутки. То же самое можно сказать и по городу Краслова. У нас нет другого такого, как город Краслова. После строительства гидроузла город будет опоясан бетонной дамбой местами до 10 метров высоты, то есть выше любых строений в городе. Дамба проходит прямо по центру города. Затопляется не только жилье, затапливаются общественные здания, затапливаются наши памятники архитектуры и культуры. Те защитные сооружения, которые запроектированы костелов Индрицы и Педруя, они такого вида, что, конечно, они никуда не годятся. Это сплошные массивные бетонные сооружения, притом на расстоянии 4-5 метров. Если сейчас вы говорите о том, что неразумно строить Даугавпилскую ГЭС и переводите экологические, технические доводы, то как вообще можно в этом случае говорить о зарегулировании всей Западной Двины и изъятии из этого объема годового стока шестую часть стока? Вы считаете это возможным вот сегодня? Будет это переработка. То есть подтверждает, что все-таки объемы переработки и разрушения берегов будут великими. Эти земли изымаются навечно. Потери можно подсчитать и астрономическими цифрами, вплоть до миллиардов. Почему мы навсегда теряем эту пахотную землю? Мы новые земли осваиваем. Из сельхозоборота, конечно, это, скажем, затопленная земля, она изымается. Но для того, чтобы получить ту же самую потерянную продукцию, мы осваиваем новые земли. Sverot visus par un pret, Daugavas likteni zinātnieki lēma 8 mēnešus. Вынуждены создавать водохранилище длиной свыше 200 километров, ну, наверное, это свидетельствует о том, что станция строится на равнинном участке реки и что ее экономическая эффективность весьма и весьма проблематична. После того, как проект был в соответствующих инстанциях, в том числе и в Латвии, и в Белоруссии, согласован, отказываться от строительства этой станции. Для этого нужны серьезные и экономические, и социальные обоснования. Ведь, товарищ, подумайте, каждый понимает, что энергия нужна. Каждый понимает. Ну, можно построить. Прошли какие-то 10-15 лет, опять новые, пиковые, более высокие появились потребности электроэнергии. Ну, ладно, Якопилскую ГЭС, ну, потом на Гауе, скажем, на Венте и так далее, и так далее. И что дальше? Строить Даугавпилскую ГЭС было, ну, проще всего. Имеются уже какие-то мощности, имеются уже кадры строителей. Kā uz darba festivālu ieradušies ļaudis no visas Latvijas, no republikām, atnesdami dažādas profesijas, dažādas valodas, domas, aizmiršanos darbā, lielu nopietnību, mīlestību pret darbu un arī smaidus. Ir brīži, kad nesmaida, kad kaut kas negrib padoties cilvēku gribai. Radusies problēma. Problēma numur 1. Kā savaldīt avotu? Domā strādnieki, meistari, galvenais inženieris. Sākums nekad nav viegls. Cīņa pret zemi rit tālāk. Мы догадываемся, что, очевидно, так сказать, одним из таких критериев целесообразности строительства объекта, ну, хотя бы, скажем, сводится к тому, что вот имеется мощная строительная организация, устойчивая и так далее, имеющая большой опыт работы тут. Ну, давайте, так сказать, будем ее сохранять, будем ее загружать, будем возводить следующий объект. И в этих условиях, ну, наверное, все же, так сказать, говорить о целесообразности, экономической целесообразности возведения Даугавпилской ГЭС, наверное, нам и не приходится. Я полностью присоединяюсь к мнению своих коллег из Института экономики Академии наук Латвийской ССР.
Вывод авторитетной этой экономической экспертизы однозначен. Проект строительства ГЭС даже по заведомо приукрашенным технико-экономическим показателям, приведенным в техническом проекте, экономически менее эффективен возможного альтернативного варианта. Baltkrievija un Latvija. Grūti pateikt, kurš kuru vairāk atbalstīja, bet vārds solidaritāte ieguva reālu jēgu. Цена каждой ошибки сегодня увеличилась многократно. Назовем Байкал, Чернобыльскую АЭС. Во что обошлась там цена ошибки? В 30-е годы, еще до строительства Кагумской ГЭС, специалисты буржуазной Латвии тоже во всем голосе говорили об использовании, как тогда говорили, ūdensspēka, водяной силы, об использовании водяной силы. Rauji plūstošie Daugavas ūdeņi, kuri gadsimteņiem plūduši savā vaļā neizmantoti, pateicoties cilvēku gribas spēkam un zināšanām, top savaldīti un izmantoti liederīgi. Nerunājot par pilsētu un lauku apgādāšanu ar lētu elektrības strāvu, Daugavas krastos pacelsies jauni rūpniecības pasākumi, kuri dos darbu un pārtiku tūkstošiem latviešu strādniekiem. Paies daži gadi, un Daugavas varanā straume pie ķeguma būs savaldīta, un saistītie ūdens spēki dos enerģiju un gaismu visai mūsu zemei. Ķegums bija pirmais HES, kas izjauca Daugavas ūdeņu harmoniju, kaut arī nosedza tā laika Latvijas rūpniecības vajadzības. Tādi plūdi kā 1931. gadā notika reizi 100 gados. Uzceļot pļaviņu HES, tie kļuva 20 reizes biežāk iespējami. Rīgas HES pavisam izjauca ekoloģisko sistēmu. Šos faktus neviens ekonomiski nav attaisnojis. Arī valsts plāna komitejas priekšsēdētāja vietnieks Auseklis Laksdiņš. Bet labākais jau bija, ka viņš teica, pēc tam turpmākajā sarunā, viņš saka, nu kāpēc tev vispār jācīnās pret Daugavpils HES celtniecību? Viņš saka, jūs taču esat rakstnieki, mākslinieki. Man, piemēram, Staburaks ir dzīves Staburaga bērnos. Rakstiet, iemūžiniet, un viņš būs dzīves. Aizkrautas dūmā jau uzsākti pirmie sagatavošanas darbi 7-gades lielā Milža Ļaviņu hidroelektrostacijas būvēi. Kādreiz tie būs vēsturiski kadri. Top pirmais spēkstacijas ceļš. Drīz pa šo ceļu dosies darbā 4000 liels strādnieku pulks un modernā tehnika, lai no Daugavas dzelmes smeltu gaismu un spēku komunisma rītdienai. Top mūsu republikas pati lielākā celtne, top visas tautas celtne. Трудящиеся советской Латвии, воодушевленные высокой наградой, будут и впредь также самоотверженно трудиться на благо нашей любимой Родины, на благо... Šodien dzimis jauns un laikmetīgs mūsu galvaspilsētas cietoksnis Rīgas hidroelektrostacijas aizprosts. Šie ir vēsturiski kadri, kad gribam uzsākt sarunu par gaismu. Pēc daudziem gadiem šos kopskatus un panorāmas citējis tāpat kā reiz Pļaviņu un Rīgas HES celtniecības sākumu, kad raka pirmos grunts kubikmetrus. На все народные обсуждения, как вы знаете, были опубликованы материалы 27-го съезда КПСС. В проект этих материалов черному по белому было записано строительство Daugavpilской ГЭС. Но тоже, к сожалению, я авторитетно хочу сказать, не было ни одного конкретного, хорошего, значит, замечания не строить ее. Jā, var jau būt. Bet kurš gan tajos laikos iedrošinājās nostāties pret valdības lēmumiem?
To, ko darījām mēs ar Artūru, 50. gados jau bija sākus darīt pazīstamā žurnālista Vera Kacena ar savu rakstu, kurš vērsās pret bezjēdzīgo un, man liekas, šodien pat jau noziedzīgo Pļaviņu HES projektu. Nu, un iznāca tā, ka pēc šī raksta publicēšanas Verai Kacenai bija jānododas tikai memoāru literatūrai. Un kāda likteņa ironija. Arī mēs šajā Daugavpils HES projekta apspriešanas kampaņā lūdzām Veru Kacenu atminēties, kā tas bija toreiz. Ar lielām pūlēm literatūra māksla izdevās viņu pierunāt uzrakstīt šīs atmiņas. Viņa tās uzrakstīja. Un atkal šis jaunais Veras Kacenas raksts pakļuva zem aizlieguma. По письмам мы закрыли целый ряд вредных для окружающей среды предприятий. Но они не публиковались печатью. Не было, естественно, до этого постановления Политбюро по сибирским рекам. Вот гражданское товарищеское мужество. Поэтому я буквально прошу впредь, поскольку сегодня законом предусмотрено широкое обсуждение крупных народно-хозяйственных проектов, высказываться прямо, честно, как говорится, по-научному. Все это будет приниматься во внимание. Nu, ja mūsu rallijā nebūtu traucējušas oficiālās organizācijas, ļoti daudz, un visi, kam vien varēja interesēt, tie visi arī bija ieradušies, gan no Baltkrievijas centrāla komitejas, partijas centrāla komitejas un komjaunas centrāla komitejas, gan arī no mūsu attiecīgajām organizācijām, gan Daugavpils rajona, gan Krāslavas rajona, visas šitās organizācijas, tad mums tiešām būtu gājis ļoti kolosāli. Mēs ļeņingradiešiem un Baltkrieviem norunājam, ja Daugavpils HES būvēs, tad mēs kopīgi taisam Doma laukumā demonstrāciju. Maskavieši arī būtu piedalījušies. Bija milzīga demonstrācija te Doma laukumā. Bet no tās, protams, mēs paši nobijāmies. Bet Baltkrieviem represijas bija mazliet savādākas. Viņi tika viens pēc otra izsaukti uz darbvietām un nopratināti, kāpēc viņi ir braukuši tādā rallijā un kāpēc, ko viņi tur ir meklējuši un kāds iemesls vispār ir tādam rallija organizācijai. Un visi viņi tika izsaukti. Mums tika represijas pielietotas tikai pret dažiem mūsu pārstāvjiem. Учитывая вот чернобыльскую историю, по-видимому, должна была быть проведена экспертиза и по радиационной безопасности с учетом строительства и наличия атомной электростанции в Литве. Это водохранилище улучшит качество воды ниже Даугавпилского гидроузла в Даугаве. Более того, позволит и управлять качеством воды лучше, чем сегодня мы управляем. Надо учесть то, что водохранилище очень небольшого водообмена, то есть загрязнение будет накапливаться и в залповом виде, то есть зимние месяца, эта загрязненная вода будет сброшена ниже имеющееся водохранилище. Притом это попадет в Рижском водохранилище, которое является водохранилищем для питьевой воды города Риги. Не надо забывать, что альтернативой к гидроэлектрическим станциям являются тепловые станции или атомные станции. Что такое атомные станции, мы знаем. Знаем опасность, которую они представляют. К сожалению, на основе той очень крупной катастрофы на Černobylской атомной станции. Baidīt nevajag. Nevajag tendenciozi pasniegt faktus. Tagad, kad laiku skaita līdz avarijai Černobiļā un pēc tās, būtu pēdējais laiks saprast, ka jārēķinās ar jebkuru spēku. Pasaules hidroceltniecības vēsture zina pārautus aizsprostus un noslīcinātas pilsētas. Šis ir tikai makets. И отработаны водоохранные мероприятия, связанные с наличием Игналинской атомной электростанции. Необходимо было точно отработать возможные аварийные ситуации, учитывая время добегания воды до города Риги и Рижского залива. Me
Нами проанализировано более 600 писем, в которых подано 31 тысяча голосов, которые репрезентативно отражают общественное мнение в республике как по содержанию, так и по числу, возрасту, географическому расположению авторов писем. Они представляют различные слои населения, групп, профессий: инженеры, учителя, научные работники, строители, актеры, электрики, химики, писатели, композиторы, архитекторы, историки, домохозяйки, пенсионеры и так далее. Среди них есть и академики, и доктора медицинских наук, есть народные артисты СССР и республики, депутаты советов различных уровней, герои социалистического труда, ветераны Великой Отечественной войны. Есть коллективные письма, трудовые коллективы, комсомольские организации пишут, группы по месту жительства, семьи пишут, классные коллективы, группы студентов, творческие союзы, первичные организации, самодеятельные коллективы. Вот отрывок одного письма. Сперва надо навести элементарный порядок во всех отраслях, тогда и будет видно, чего нам недостает, что станет лишним. Иначе не только одной Даугавы не хватит, но и вскоре рек, взятых вместе. Поступили отклики от некоренного населения республики. Например, жители города Даугавпилса пишут: «Мы родом из различных уголков нашей великой Родины. Волей судьбы мы стали обитателями берегов Даугавы, и нам не безразлична судьба этой реки. Надежды на положительные сдвиги в решении вопроса о судьбе Даугавы авторы многих писем связывают с наметившимися переменами к лучшему в жизни страны и выражают доверие и поддержку КПСС. Нет необходимости оспаривать проект при помощи новых цифр, даже если они являются более полными и точными. Пора, наконец, признать, что есть ценности, которые, в принципе, не могут быть выражены в цифрах, и которые, тем не менее, очень важны для личностей, коллективов, народов. Я продолжаю это письмо. Игнорируя это, мы не имеем права говорить о новом подходе и о человеческом факторе. Это будут все лишь пустые слова. Таково письмо. Я думаю, что это тоже нечестно говорить, что это 31 тысяча. Если выставляется столик на улице Звайгжню в городе Риге, и попутным говорят: вы хотите чистый Рижский залив, и дает подписывать. Ну, это, извините, нечестный сбор подписей. Знаком ли академик Штенберг с гражданкой Балюль Люцией Эдуардовной, проживающей в деревне Каплава Краславского района? Я думаю, он не знаком с этой гражданкой, как и не знаком ни с одним из жителей зоны затопления. А академик Штенберг пытается сейчас не изменить их уклад жизни на основании опроса общественного мнения жителей города Риги. После этого совещания, наверное, академик Штенберг придет домой, примет горячий душ и включит телевизор. А у гражданки Балюль, Ксении Эдуардовны, нет телевизора, нет горячего душа, у нее вообще нет электричества и нет колодца. Воду она берет. Воду она берет из реки, из той из реки, которая давно уже непригодна к употреблению. А мы сейчас решаем, какое же качество воды будет через 10 лет. Daugavas ūdens patiešām ir nelietojams. Valentīns Čvieritņevs zina, ko saka, kā nekā 25 mūža gadus cēlis spēkstacijas Latvijā. Bet ko saņems nākamās paaudzes pēc 10, pēc 100 gadiem? Товарищи, если не говорить о проблемах войны и мира, то перед человечеством сейчас стоят 4 основные проблемы. Это водная, энергетическая, продовольственная и экологическая. Это водохранилище связано и с энергетикой, и через затопление земель с продовольственной базой, и с экологией, которая здесь обсуждается. Здесь активное нежелание чувствуется в республике создать эту станцию. Я считаю таким образом, что если я прихожу в чей-то дом с очень хорошим подарком, по моему мнению, но я вижу активное нежелание этот подарок принять, я бы на этом не настаивал.
Хочу до вас довести, кто, может быть, не знает точку зрения правительства республики, не строить дальше Daugavpilsku ГЭС. Tauta ir pierādījusi savu varēšanu. Padomju vara ir pierādījusi savu spēku, to, ka viņa ir spējīga stāties pretī idiotismam un absurdam. Ja? Es domāju, tā ir arī sociālas priekšrocība pierādīšana. Tad mums ir vispār dziļā cieņā jānoliec galvas to cilvēku priekšā, kuri 50. gados tomēr nebaidījās, ja, un darīja visu, kas vien bija viņu spēkos, arī visi tie 30,000 cilvēki, kas uzlika parakstus. Ja? Ka, viņi tomēr, ko viņi varēja, to viņi izdarīja. Ja? Izdarīja, lai viņiem būtu tīra sirdsapziņa nākotnes priekšā. Viņi bija iestājās par Daugavpili, bet līdz ar to gandrīz katrs, kurš runāja, nosauca vēl kaut kādu savu problēmu, savā vidē. Nepilngadīgie cilvēki, ja viņi ir tiesīgi domāt par miera, kara problēmām, kāpēc viņi nebūtu tiesīgi domāt par savas mājas, sētas problēmām, par republikas problēmām? Kāpēc? Kā es atbildēšu pēc 10 gadiem, ka es dzīvoju, esmu mierīgi skaties, kā tas notiek, un neko neesmu darījis. Izejot no šī jautājuma arī, es sāku domāt par to, bet, varbūt tomēr mēs kaut ko varam izdarīt. Šīs te vēstules. Būtībā viņas būtu jāizdod grāmatā, jo es uzskatu, ka tas ir tāds kultūras piemineklis kopības sajūtai, kura ir līdzvērtīga, manuprāt, tādai dziesmu svētku sajūtai, tikai lietišķā veidā attieksmē pret savu tautas saimniecību. Tas ir pilsoniskais mans tāds liels notikums manai dzīvei. Un es domāju, ka šeit ļoti svarīgi arī ļoti pareizi ieņemt pozīciju, kas atbilst arī mūsu, tas ir, krieviski звездный час. Šajā gadījumā demokrātijas stunda situsi. Filmu varētu beigt. Bet neviens nepelnītais sods nav atcelts, jo sodītāji joprojām lemj likteņus un turpina uzstādīt politiskās tuvredzības diagnozes citiem. Likās, ka preses konferencē atlicis par notikušo tikai informēt sabiedrību, bet izrādījās, ka cīņa turpinās, it kā nekāda valdības lēmuma nebūtu bijis. 2 пятилетки мы могли рассуждать. В этой пятилетке, которую утвердил 27-й съезд партии, уже было ввод мощности на Daugavpilской станции построен. То есть было много времени для того, чтобы рассуждать, нужна она, не нужна, строить ее, не строить. Поэтому мне кажется, что этот вопрос здесь... Где сейчас строится в Соединенных Штатах Америки и особенно в Японии гидроэлектростанция с такой же себестоимостью электричества, как предполагается в Daugavpilсе? Конкретно, потому что я представляю навещание латвийского радио, имею в пропаганде, в контрпропаганде очень конкретными фактами всегда аргументируем. Я бы это использовал. Дайте мне такие факты. В Японии используются иены, а не рубли. А в Америке доллары. Прямо вы не пересчитаете, я вам могу гарантировать это. Это вопрос некорректный, но трудно сказать, какую конкретно станцию они типа Daugavpilской. У нас даже в Союзе вы не можете назвать другую станцию, аналогичную этой. Есть станции, которые строим, Нижнекамская, Чебоксарская, они не лучше. Извините, я говорил все-таки не о Нижнекамской, а об американской, поскольку вы ссылались на американский опыт. Давайте передадим этот проект на экспертизу Госстрой СССР. Давайте запишем вот это в нашем решении. Это было бы единственно правильное, потому что действительно мы сейчас немножко передергиваем друг друга. Мы друг друга передергиваем здесь. Мы где-то, наверное, передергиваем, но и наши оппоненты тоже передергивают. Ну давайте на нейтральной, хорошей основе Госстрой СССР дадим, пускай разберутся. Хочу до вас довести, кто, может быть, не знает точку зрения правительства республики, не строить дальше Daugavpilsku ГЭС. Patiešām valdības lēmums palicis nesadzirdēts. Мы должны совместно решить наилучшим образом те общественные проблемы, которые стоят перед нашей страной. Разница заключается в том, что, к сожалению, мы видим, с одной стороны, сугубо ведомственный такой подход,
И это, в общем, понятно. Нельзя даже осуждать энергетиков, что они подходят, потому что они получают за это зарплату, так сказать, простите, для того, чтобы отстаивать свои позиции. Но когда нас во что бы то ни стало стараются убедить в том, что проект Долгопилской ГЭС экономически рентабелен, экологически оправдан, социально замечателен и так далее и тому подобное, то, естественно, у нас возникает подозрение, что нам просто говорят неправду. И действительно говорят неправду. Ведь это же можно очень легко доказать, что много из того, что нам говорят, просто-напросто, не стану называть это истинными словами, каждый может про себя это сказать. Каждый из нас хочет выжить. И хочет выжить лично, и чтобы выжили наши потомки, дети, внуки и последующие поколения. И если мы будем все время стремиться к тому, чтобы удовлетворять только свои ведомственные амбиции, мы не выживем. Это совершенно ясно. Это сказано во всех партийных документах сейчас, и другой точки зрения быть не может. Что там будет на этом месте? И кто будет заниматься, чтобы привести это место в порядок? И будет ли это существовать как музей непостроенного ГЭСа? Как это будет? Ничего не ясно. На сегодня ничего не ясно. Яма действительно мощная, большая. Так сразу ее не скажешь, что с ней делать. Там нужно сделать проект и сделать с экологической точки зрения то, что там следует. Daugavpils HES celtniecība bija tikai viena epizode Daugavas un tautas liktenī. Mēs esam sākuši glābt. Lielus straumi baro avotu tūkstoši, un katram jābūt tīram